Šajā vakarā tad mēs turpinām komunikāciju Bībelē, un konkrētāk šajā vakarā tad ir tēma, kas tad ir tā galvenā tēma Bībelē, runājot par komunikāciju. Un tātad iepriekšējās reizes mēs esam apskatījuši, kad Dievs pirmkārt, kad viņš komunicē, viņš atklāja sevi. Mums to ir svarīgi redzēt, nest to pārliecību sevi, ka tad, kad mēs gribam paši meklēt Dievu visvienkāršākās vietās un lietās, pat no rīta vienkārši ejot pie Dieva lūkšanā un Bībeles lasīšanā, mums ir jāsaprot pats galvenais, ko Dievs grib atklāt. Viņš grib atklāt pats sevi. Nevis mums skaistu citātu, kas mūs uzrunās, nevis tikai kādu padomu konkrētai lietai, kur mēs meklējam atbildi konkrētā jautājumā. Viņš grib atklāt sevi. Un tas ir tas, kam mums ir jābūt gatavam, kas nozīmē, ka tas nebūs, vai ne, saldējums vienkārši uz puļķīti uzlikts, bet tas būs milzīgs kalns, kur Dievs mums ir gatavs iedot no sevis ar visu to, kas viņš ir, ar savu milzīgu lielo godību, žēlastību un visu, kas viņš ir. Tas ir tas, ko Dievs grib darīt. Un tad pagājušā reizē mēs runājam par tēmu, ka tad, kad Dievs komunicē, viņš vienmēr ir autoritāte. Un ko tas nozīmē? Mēs tagad to kā kristieši diezgan vienkārši uztveram. Protams, viņš ir autoritāte, bet tas jautājums ir, ko mēs ar to darām, kad mums ir jākomunicē? Vai mēs nesam sevī šo pārliecību un apziņu, ka mēs pārstāvam Dievu? Un kad tajā ir autoritāte, ko mēs sakam, ko mēs esam aicināti darīt un kā mēs esam aicināti kalpot. Un šodien gribētu paņemt divas tēmas, kuras savstarpēji, manuprāt, ir saistītas, īpaši domājot par laikmetu, kurā mēs dzīvojam. Un tad tā pirmā tad ir, ka galvenā komunikācijas tēma Bībelē ir, ka Dievs tevi mīl un glābi caur Jēzu Kristu. Kas no jums ir dzirdējis par 4 garīgiem likumiem? Lupatiņš ir mazi bukletiņi. Paceliet rokas vispār. Kāds ir dzirdējis? Bukletiņi, jā. Kādi ir tie 4 garīgie likumi? Tas ir tas, kā kādreiz cilvēkus ved pie Jēzus arī. Pirmais likums, es aptuveni teikšu, ja? Dievs tev mīl un viņam plāns priekš tavas dzīves. Un tad kāda Bībeles panta pasaka. Otrs likums, tu esi grēcinieks un tāpēc pelnīs Dievu sodu. Trešais likums, Dievs sūtīja Jēzu, lai tu varētu tikt izglābts. Un ceturtais, tici Jēzum Kristum un tev saņems grēku piedošanu, mūžīgo dzīvību un tu būsi ar Dievu mūžībā. Un tas ir labi, vai ne? Bet katrā ziņā mums ir svarīgi redzēt Bībeles lielo bildi. Kāda ir Bībeles lielā bilde? Sākās ar Ēdens dārzu, beidzās ar Jaunās Jeruzalemes dārzu. Tā ir tā lielā bilde. Un tad, kad mēs domājam par to, ko mēs stāstam cilvēkiem, mums nevajag tikai palikt pie tā, zini, tu esi grēcinieks, atgriezies no grēkiem, tic uz Jēzu Kristu, saņems piedošanu un tev būs mūžīgā dzīvība. Bet kas tad mums ir apsolīts? Kas tur ir tālāk? Kāda ir tā bilde tālāk? Un gan sākot ar to, kā tev ir jādzīvo kā kristietim, gan to, kā tev ir jācīnās un jāpastāv, gan kas tev ir apsolīts, visas tās labās lietas, vai ne? Tā kā, tā. Bet šeit vienkārši īsa definīcija. Dievs tev mīl un glābi caur Jēzu Kristu. Un tam vajadzētu tad arī ietekmēt to, kurā virzienā mēs ejam, kad mēs komunicējam ar cilvēku. Un kā jau mēs runājam kāds gadus atpakaļ kristīgajā padomdošanā, tas jautājums, ko mums vajadzētu sevī nest, kad mēs runājam ar jebkuru cilvēku, ir tas, ko tev nozīmē Jēzus. Vienkārši jautājums, paturēt to prātā. Ko tam cilvēkam nozīmē Jēzus? Mēs varam tos jautāt skaļi. Kadreiz tas ir vietā, es to darīju arī skaļi. Pajautāju konkrēti. Pasaki, ko tev nozīmē Jēzus? Un pamatā tas aiziet divos virzienos. Ja? Vai nu tas cilvēks atklāja, ka viņš Jēzu vispār nepazīst. Vienā vai citā veidā tas parādās, vai ne? Ka viņš neuztic savu dzīvi Jēzum, pat tad, ja viņš varbūt saka, es esmu ticīgs un tāds, bet viņš neuzticās Jēzum. Viņš netic, ka viņam ir grēki piedot, viņš varbūt nav pārliecināts, ka viņam ir mūžīgā dzīvība, ka viņam ir sadraudzība ar Dievu. Un kas mums tad ir jādara? Mums ir jāevaņģelizē, mums ir jāstāsta cilvēkam par Jēzu, lai viņš var nākt pie Jēzus un iegūt mūžīgo dzīvību.
Un otra lieta, ja tai sarunā atklājas, ka viņš ir kristietis, ir cilvēks, kas uzticējis savu dzīvi Jēzum, tad mums ir māceklība. Tātad iespējams, ka tās problēmas norāda uz kaut ko, ka tas cilvēks ir nosprūdis kādā lietā un viņš neiet uz priekšu. Vai nu viņam ir nepareizi priekšstat par kaut ko. Viņam nav varbūt bībeles zināšanas. Varbūt viņam nav ticība par kaut ko. Varbūt grēks kādā dzīvē. Tur ir vajadzīga māceklība. Bet šis jautājums ir tas, kas palīdz redzēt, kurā virzienā iet. Ko tev nozīmē Jēzus? Ja neesi ticīgs un ja tu esi ticīgs, tad kā tad tas izskatās tavā dzīvē? Nu tā, bieži ir tā, ka cilvēki savās grūtībās izsaka visdažādāko pieredzi, pauž visdažādākās emocijas, izsaka visdažādākos apgalvojumus, kas var vai arī var nebūt patiesi vispār. Tad ļoti uzmanīgi jāklausās. Un tātad pats galvenais nav, tas ir svarīgi, bet tas nav pats galvenais. Apliecināt to, ka es tevī klausos, ka es tevi saprotu, ka es līdzi jūtu, kas ir pats galvenais, uzticēt šo cilvēku Jēzumu. Mēs jau varam viņam sēdēt līdzi ilgi un dikti, bet ja mēs viņu neatdodam Jēzumu, ko tā sēdēšana palīdz, vai ne? Nu tā. Evaņģēlijs. Kādreiz ir tā, ka tas var izklausīties ļoti vienkārši. Tam cilvēkam tā problēma varbūt ir milzīga, tā ir sarežģīta, tā ir varbūt okulta, tā ir tāda, un tad liekas, nu ko tad tas evaņģēlijs, vai ne? Nožēlo grēks, tic uz Jēzu Kristu. Un kādreiz mēs varam kļūt bikli ar to, ka liekas, mums jāskadro vairāk, mums jāskadro dziļāk, jāskadro plašāk. Tam visam ir savu vietu, lai Dievs dod gudrību, kurā brīdī ko darīt. Bet neizbīsimies no jebkā, kas stāv pretī evaņģēlijam, jeb iepretī tam, jeb tas konteksts. Un tur var būt arī gari filozofiski apcerējumi tam kontekstam, kurā mēs atrodamies, kurā mums būtu jāstāst par Jēzu. Tur var būt ļoti, ļoti gari, plaši, gudri stāsti. Un evaņģēlijs izklausīsies vienkārši iepretī tam. Mēs nedrīkstam nobīties. Evaņģēlijs ir vienīgais, kas nes dzīvību. Vai ne? Un kādreiz tas izklausās nevietā vispār. Nu, ko te es te runāšu vispār? Mums ir kaut kas jāsaka. Un tad ir labi, ka mēs, protam, dažos vārdos izstāstīt. Ja ir kāda iespēja, mēs stāstam vairāk. Ja ir interesi, mēs stāstam vēl vairāk. Bet mums ir jāmācās par to runāt, vai ne? Un jānes sevī tā pārliecība, ka tā ir tā dzīvības vēsts. Tas ir tas, ko Bībele saka. Mēs jau iepriekš runājam no Ebrejiem 4. nodaļas 12. 13. pants, ka Dieva vārds ir spēcīgs un asāks par abās pusēs griezīgu zobenu, spiež dziļi iekšā, pāršķir visu, vai ne? Vai arī par kristiešiem runājot apostļu darbu 20.03.2. pants, kur Pāvils saka, viņš uztic toreiz Efes draudzes vecais un tam kungam un viņš žēlstības vārdam, kas spēja jūs celt un dot mantojumu. Tas ir aktīvā veidā, tas ir tas, ko Dieva vārds dara, un tāpēc mums ir jāpild sev ar Dieva vārdu. Kas ir lielākā problēma, kāpēc cilvēki kādreiz nenāk pie Dieva? Ko viņi paši saka? Pārāk grēcīgs. Tas ir viens variants, es esmu pārāk grēcīgs. Kas vēl ir pa variantu? Es jau ticu. Kādas vēl ir? Man uz baznīcu nav jāiet, es mājās Dievu varu lūgt. Jā, es mājās arī varu lūgt. Ar mājās tāpat viss ir kārtībā. Jā. Vai arī sāk rādīt uz citiem, vai ne? Pasties, tie iet baznīcā, kā viņi dzīvo. Vai ne? Un tad vēl visas, bet uz ko tas viss iet, ko tas parāda par cilvēku? Tie ir aizbildinājumi, jā. Tur visticamāk vienkārši ir spītība pret Dievu, tur ir augstprātība, tur vienkārši ir grēks. Grēks, un tas cilvēks nevēlās. Viņš atsakās uzticēt Dievam to, viņš atsakās to atzīt. Un, protams, tur var būt nenoliedzam arī garīga cīņa. Tas mums ir jāatzīst, vai ne? Sātans jau arī tik viegli nepadosies un neatļaus cilvēkam izkļūt no savām ķetnām. Nu tā, es gribētu, ka šodien mēs izejam cauri tādām dažām lietām. Es uzlikšu uz ekrānu un komentēšu dažus vārdus par viņām izteikšu.
to kontekstu iezīmēt, kurā tas evaņģēlijs mums ir jāsludina. Un mums ir jāmācās atpazīt to kontekstu, un mums ir jāmācās atpazīt, kas tur ir apakšā zem tiem vārdiem. Nu, šeit ir daļa, vēl būs kāda pāris. Pirmkārt ir pārdefinētas vērtības. Pārdefinētas vērtības. Piemēram, ja skatās uz ģimeni, vai ne? Nu, kas tad ir vērtīgs ģimenei tagad? Var jau teikt, tas, ka viņi ir viens otram, tas, ka viņiem ir bērni, tas, ka viņi audzina bērnus. Bet nerad tā ir karjera jau. Nerad tā ir spēja ja mums ir ģimene, bet mums vajag arī noteikti to. Un skatās uz daudzām citām lietām, bet tās pamatvērtības, kas patiesībā ir svarīgas, lai divi cilvēki varētu labi augt, lai viņi var audzināt savus bērnus, tās beigās pabīdās pa labi, pa kreisi citās jomās vispār, vai ne? Izbīdās tādas lietas arī tīri individuāli, kā pašrealizēšanās. Man vajag piepildīt, es negūstu piepildījumu savā ģimenē, vai ne? Vai vēl kaut ko. Pašvērtība, vai ne? Man tur zini, tas, ko viņš vai viņa teica, man tur šitā un tā lika justies. Un tas viss ir tādas lietas, kuras to visu nīcina ārā. Tāpat arī nerunāt par visiem dženderismiem, vērtību apšaubīšanu, morālās vērtības tiek padarīts atkarīgas tikai no tā, kā tas cilvēks pats domā, ko viņš vispār domā par vienu vai citu lietu, visādas spēka pozīcijas, kas tiek izmantotas un tādas lietas. Tātad tas viss tiek pārdefinēts, vai ne? Nākošais pārspīlēt prasība respektēt cilvēku emocijas. Nu, patiesībā šodien ļoti, ļoti spieži rēķināties ar to, kā tas cilvēks jūtās tajā brīdī. Nevis kāda ir patiesība, kur viņam vajadzētu dzirdēt. Bet nedrīkst to teikt. Pasties, kā viņš jūtās. Viņš jutīsies vēl sliktāk. Un patiesība vispār netiek atklāta. Un mēs dzīvojam tik ārkārtīgi tādā pārspīlētā jūtu pasaulē, ka tikai kādu neaizskar, ka tikai kaut ko nepasaka tādu, ka kāds kaut ko nepārprot, vai ne? Un par nožēlu arī mācītāji no tā nav pasargāti, vai ne? Ka mums ir jādomā, kā mēs runāsim, vai ne? Un tas nav jautājums tikai par to, vai viņš man pēc tam sveicinās vai nē. Bet tas jautājums jau ir par to, vai viņš man neapsūdzēs, jau nebīdīs kaut kur visu to lietu vēl trakāk tālāk, vai ne? Tas ir pilnīgi tādā valsts līmenī viss. Treškārt, vārdi, ar ko izsaka problēmu, nenosaucot to patiesībā vārdā, vai ne? Nu, piemēram, alkoholisms ir slimība, vai ne? Tā Bībele saka, ka tas ir grēks, dzeršana, piedzeršanās un izrietošās sekas, pilnīgi un galīgi grēks, un tu nesi atbildība par to. Nē, tā ir slimība, vai ne? Un, jā, nezinu, kas tas bija, bet paldies, ka tu pateici, kas zvana. Tāpat tās nepieklājība tiek saukta par drosmi un nevis par tādu necieņu, vai ne, skolā pret autoritātēm, vai darbā, vai ģimenē. Nu, ko tu nevar pateikt? Drosmes tev trūks, ne? Problēma ir kaut kur citur pavisam. Tāpat arī cilvēki kādreiz saka tā, nu man ar to cilvēku nesapās. Tā darbietās kādreiz tā jūt, kur tie cilvēki vairāk tā kā runā un tur tusai kopā, tie tā kā mazāk, un tad jautā, kāpēc, un nāc, man kaut kā nē, man ar viņu tā nē. Ko nozīmē nesapās? Kas tur ir? Nespēja pieņemt otru, nespēja piedot kaut ko varbūt. Varbūt tu domā, ka tu esi labāks par viņu. Tu neesi gatavs vispār ieklausīties, kas viņa dzīvē notiek. Ko nozīmē nesapās? Visādi šitādi virspusēji aizbildinājumi, vai ne? Mēs esam kādreiz runājuši arī par to, ka cilvēks kādreiz saka, es nejūtos labs, viņš man to un to pateica, un es tik slikti jūtos. Un ka viņš pateica taisnību, tas tā ir. Un ja tas tā nav, tad kāda tev daļa, kāds tev ietekmē, vai ne? Tad tu jūties normāli, ja tā nav taisnība. Un cilvēki runā kādreiz un brauc pār tam visam. Tad arī visādi tādi citu vārdi. Piemēram, mēs nesakām kādreiz par cilvēku, viņš darīja nepareizi. Kā mēs sakām, viņš neadekvāti uzvedās. Tā piesardzīgāk, vai ne? Vai arī
Nu, ko var darīt? Viņam tādas emocionālas problēmas, kur ļoti skaidri ir rakstura problēmas. Un kas ir raksturs? Nu, grēks, ja tu neesi varējis tās lietas Dievam atdot un tu neesi izmainīts, tā ir tā vecā grēcīgā daba. Tāpat arī, kādreiz mēs sakām par cilvēku, lai viņu attaisnot, mēs sakām, nu jā, viņš bija zem stresa, viņš stresā bija, tāpēc viņš tā izdarīja. Ok, bija stresā. Nu, Jēzus bija stresā, bet viņš būtu varējis cik tos leģionus eņģeļi izsaukt, ja, un tur nolīdzināt to vietu, bet viņš to nedarīja. Un tā daudz kristieši bijusi stresā, kad viņi tikuši vajāti un cietuši. Vai arī mēs pat cilvēki sakam, nu viņš cieš no uzmanības trūkuma. Ko nozīmē cieš no uzmanības trūkuma? Tāpēc viņš var šitā te uzvesties, ālēties, izrādīties, būt par, es nezinu, tā brīža. Tas ir nosaukts par slimību, uzmanības deficīta sindroms. Jā. Un tad vēl es šodien uzzināju, es nezinu, vai šeit manī vai citur piefiksēts, ir par slimību sauc arī to, ka cilvēks, bērns, piemēram, tur dusmojās, nolamā savu skolotāju, vēl kaut ko izdara. Izrādās, tas ir kaut kāda arī tāds sindroms, tas esot tāds. Un es sāku lasīt to aprakstu, kas tur iet apakšā visu. Ārprāts. Manā bērnībā mans tēvs ļoti viegli to tiek galā, to sindromu manā dzīvē. Un tas sindroms tik ātri izskausts. Vai arī pat, teiksim, tad, ja svētdienā cilvēks vienreiz nav un otrais nav un trešoreiz nav draudzē, nu ko tad viņš tur darīja? Nu viņam tāda aizraušanās, tur sports vai vēl kaut kāds aizraušanās ar draugiem, tur kvadrātcikliem iet braukāt pa mežu svētdienās. Tā ir aizraušanās, vai ne? Nesaka vārdā nenosaucot tas, ka cilvēks patiesībā grēko, ka viņš dara sev pāri vai citiem ar to, ka viņš nav draudzē. Nu, aizraušanās. Aizņemts cilvēks, vai ne? Tā tālāk. Mēs jau ar kādreiz tīri labi jūtamies, vai ne, ka mēs kādam varam pateikt, zinu, ko man tagad nav laika. Es kādreiz ļoti labi ar to jūtos. Es jums atzīstos, vai ne? Tu satiec kādu, un tā kā vajadzētu parunāt, un tev tiešām nav laika. Nu, tev ir jābūt citā vietā. Un saka, zinu, ko es tagad nevaru, man nav laika. Un tu ej prom, un tu nejūties slikti, ka tev nebija laika. Tur būtu bijis vajadzīgs varbūt kalpot, tur būtu bijis vajadzīgs ieklausīties. Un tu pat nesarunāji citreiz, ka tu to varēsi izdarīt. Tu jūties labi, ka tev nebija laika, tu esi tik aizņemts, ka tev nav laika. Un vēl kaut ko tu vari neapzināti visu tur atrast, kas tur patiesībā apakšā ir. Un ko es gribu teikt ar to? Mēs lietojam vārdus, nenosaucot īsto problēmu, ka mēs patiesībā dusam kaut kādā problēmā, un mēs viņu aizbildinām ar veselu kaut ko citu. Tad vēl viena lieta, pieskaršos drusciņi, to mēs arī runājam toreiz, bet tas atbilst šai tēmai, ir vārdi, kas liecina par ļoti klaju patiesībā neticību Dievam un Dieva vārdu nepraktizēšanu. Nu, piemēram, mēs sakam, es to nevaru izdarīt, es to nespēju, man tam nav spēku, vai ne? Pagad, tev ir Dievs vai nav? Tu tici Dievam vai netici? Ko Dievs par to ir teicis? Atcerieties, ko Pāvils teica Filipiešiem. Es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Tas nenozīmē, ka mēs kādreiz nejūtamies noguruši, bet mēs nedrīkstam izteikt un dusēt apgalvojumos. Es nesaku šobrīd, šis mirklis, zinu ko, nāc lūdzu par mani, es jūtos galīgi tāds. Bet kad cilvēks var iet un teikt, nē, es to nevaru, to es nevaru. Un tad dzīvo tādā miglā kaut kādā, ja? Tā it kā Dievs viņam nebūtu. Vai arī cilvēks saka, nevaino mani, vai ne? Es tur, vispār man tur nekāda daļa ar to nav. Kuram nav daļa pie kaut kā, ja kur kaut kas ir noticis, mums ir kaut kāda daļa. Un tātad mācīties, uzņemties atbildību par to, kur un kas notiek ar mums. Vai arī mēs, tā kā Jākabs raksta, vai ne, par lūkšanas problēmu, tas nozīmē, mēs bieži nelūdzam Dievu, vai ne? Un mēs varbūt sakām, es jau lūdzu par to. Es jau lūdzu par to. Un Jākabs saka, nu kāpēc tad tev neklaus Dievs tavas lūkšanas? Tāpēc, ka tu gribi šķiest savās kārībās. Ļoti netīri tu lūdzu. Es
vienalga vai tuvu. Vai ne? Un tātad mēs kaut kāds aizbildinājums izsakam, kas patiesībā skatoties Bībelē, ir tādi, kuriem būtu jāmeklē dziļāka problēma. Vai arī mēs sakam, kādreiz man ir bail. Es nedomāju tagad no tums vai notiek remonts uz jumta un tev bail pie malas pieiet klāt. Tas ir normāli, Dievs ir radījis, lai tu nenokristi. Bet par tādām lietām, kurās ir jāuzņemās kāda atbildība par kalpošanu, par lietām, kuras ir jāpasaka kādam citam cilvēkam. Un tad aizbildināties ar tādām lietām, kur Bībele ļoti skaidri pasaka, ka Dievs ir ar tevi. Atcerieties, ko Dievs teica Jozam, nebīsties un nebaiļojies. Ej uz priekšu, tev viss tas ir jāizdara. Un mums ir jāzina Bībele un jābalstās uz Bībeli. Vai arī pilnīgi tādi aizbildinājumi un pat neaizbildinājumi, pat uzbrūkoši kādreiz tāda retorika, kur saka, tu jau jauns, tāpēc tu tā runā, vai ne? Nu tā, apmēram, vēl neesi pieredzējis. Nāks manos gados, tad sapratīs. Kā vispār viens kristietis otram kaut ko tādu var bāzt acīs? Tu esi jauns tā. Bībele skaidri saka, neviens, lai nenicina tavu jaunumu, 1. Timotejam 4, vai ne? Tas man arī pierakstīts. Tu esi pārāk vecs, jā. Ko tu vairs, vai ne? Bet vai Dievs smādē vecumu? Nekādā veidā. Dievs ir lietojis vecus cilvēkus, ja tā var teikt, vai ne? Ziniet, cik Noam bija gadi, kad ūdensplūds, viņš viņam teica, tev jāsagatavo šķirsts jāuztais? Nu? Nav 120? Nē, man liekas, ka ne. Vairāk, jā. Ja es nekļūdos no galvas, man liekas, viņam ir 500 jau bija. Jā, viņam 500. Cik bija Ābrahāmam un Sārai gadi, kad viņi dzemdēja? Jā, vai ne? Ābrahāmam bija 99, Sārai bija 90, un tad, kad piedzima, Ābrahāmam 100 jau bija. Nu, un Elizabete un Caharija jaunajā derībā, vai ne? Un tāpatās tā pravieta Anna Fanuelmeita, kas tur pravietoja, vai ne? Visu savu mūžu tur bijusi, un tādu pravietojumi pasaka, to ieliek Bībelē. Vecums nav tautojas pa vecu, ko tu te runā, vai ne? Tas diez vai kaut kur derēs. To ieliek, lai tas noderētu tiešām. Nē, viņas vārdi nav rakstīti, piedodiet. Bet pieminēti ir, ka viņi pravietoja, vai ne? Tur ir tas abits otrs Simjans, jā. Simjans tā vārdi ir uzrakstīti, jā. Nu jā, tā kā mēs visādas aizbildinājumus arī kā kristieši izsakām, kas norāda, kaut kur mums ar to ticību varbūt nav. Tāpatās pat kristietis aizbildinās ar raksturu problēmām, vai ne? Un kādreiz saka, nu tāds vājums vai iedzimtība. Nu jā, manējais tur, nezinu, vectēvs, vecmāmiņa vai tēts vai mamma vai vēl kāds, viņiem arī šitā tas bija, vai ne? Un man jau no viņiem tas laikam ir. Un tad mums patīk, ka mēs esam upuri, vai ne? Nu jā, nu es jau tāds esmu tāpēc, ka lūk, redz, kā man audzināja, zinu, kāda man bija apstākļi, un tāpēc es tā reaģēju. Un tā vietā, kas būtu jādara, vienkārši jānosauc grēks vārdā, jāatgriežas no grēka un jātic Jēzum, jāuzticās viņam. Un tad ir visādas lietas, kuras cilvēki nes savā sirdī un nevēlās risināt, jo ir atraduši iemeslu, kāpēc nerisināt. Un tad rāda pirkstu uz citiem, vai ne? Tu esi šitāds, tu esi tāds. Un kāpēc cilvēki nerisina lietas? Tur ir rūgtums kaut kāda paštaisnība, nepacietība varbūt, nevēlēšanās iet tajā situācijā, viņi risināt, nespēja piedot, nespēja dot otram brīvību, būt tādam, kāds viņš ir. Tur ir dusmas, tiesāšana un tā tālāk. Un tas pēdējais vārds, kas liecina, ka cilvēks var nonākt potenciāls grēkošanas un kompromisu situācijās. Nu, šī tāda lieta, kur mēs arī bieži sarunās, varbūt es tādus dažus piemērus pieminēšu, mēs viņus dzirdam, bet mēs varbūt tā ļoti neiedziļinamies tajā, ka to cilvēku pasaka. Bet, piemēram, cilvēks saka, man bija tāda situācija, man tik ļoti viņš sasāpināja, tik ļoti sasāpināja. Un tad situācijā cilvēks saka, es esmu šausmīgi nogurs, es vairs nevaru. Cik ilgi es šito nesīšu, es esmu nogurs no šitās situācijas, vai arī es esmu vīlēs viņā. Un tas nav viens mirklis, bija tāda situācija, bet tu jūti, tas ir kaut kāds periods jau, kad tas cilvēks to nes. Es esmu pelnījis kaut ko labāku. Vai ne? Vai arī cilvēks saka, es vairs to nespēju panest.
Vai arī cilvēks saka, es jūtos tik viens. Un tu satiec viņu pēc kāda laika, jā, viss jau būtu labi, bet es esmu tik viens. Un tad, kad tas kādu laiku iet, mums uzreiz vajadzētu sarkanai signāla lampiņai degties. Pī. Ko tas nozīmē? Tas cilvēks, ja viņš šādi runā, viņš atrodas potenciāli grēka priekšā, krišanas priekšā, potenciāli kompromisa priekšā. Iedodiet viņam tikai situāciju, un viņš kritīs. Šitie rādītāji, tie rāda, ka cilvēks ir uz sliekšņa, ka viņš sevi attaisnos tajā, ko viņš izdarīs tūlītās. Saprotiet? Tā kā mums ir jātur auss un acis vaļā uz visu šito. Es tādus piemērus iedevu, es ticamāk te varētu turpināt par to runāt. Bet tie visi rāda to, kā cilvēki aizbildina sevi, ka viņi nezina evaņģēliju, ka viņi neusticās evaņģēlijam un tā tālāk. Un cilvēki daudz iet pie visādiem palīgiem, padomdevējiem, psihoterapeitiem un psihologiem un tā tālāk. Un lai cik labas padomas viņi iedod, viņi nedod evaņģēliju. Viņi nedod evaņģēliju. Tā ir tā lielā starpība. Draugi arī var dot labas padomas. Arī ir labi, bet viņi kādreiz neiedod evaņģēliju. Pat kristieši mēs viens otram kādreiz neiedodam evaņģēliju. Vai ne? Tā kā mums ir ļoti, ļoti jāskatās, ja Bībele komunicē evaņģēliju, labo vēsti par Dieva pestīšanas plānu no 1. līdz pēdējā lapusē, kā Dievs grib izglābt cilvēkus, vai mēs ar savu dzīvi kaut ko no tā atspoguļojam, ka izstaro no mums kaut kas tā labā ziņa. Dievam ir tiešām labas ziņas priekš tevis. Dievs tev grib glābt. Dievs grib izmainīt tavu dzīvi. Tu esi Dievam svarīgs, lai kas tavā dzīvē šobrīd notiktu. Viņš ir sūtījis Jēzu Kristu. Lūksim par to Dievu, vai es lūkšu par tevi. Ir cerība. Tas ir tas, kas mums ir jākomunicē, ko citi varbūt nenokomunicēs, vai ne? Tā, kā cilvēks ir teicis, iespējams, jūs esat dzirdējuši to, ja grēks nav problēma, tad Jēzus nav atbildi. Man liekas tik trāpīgi pateikts, ja grēks nav problēma, tad Jēzus nav atbildi. Vai ne? Jo, ja mēs iepērkamies uz to, ko pasaule stāst par visām tām lietām un sakām, nu jā. Nē, no Bībele laikam šeit nevarēs palīdzēt. Tātad grēks nav problēma. Tātad Jēzus tur nevajag tai situācijai. Un patiesībā tas viss apstājās tur, vai ne? Protams, es nenoliedzu, ka ir cilvēkiem nopietnas fiziskas saslimšanas, un tai pašā laikā arī tur ir svarīgi, ka mēs ar Bībeles palīdzību dodam to pusīti, kas ir vajadzīgi arī cilvēkam, kurš ir fiziski slims, vai tas būtu psihiski slims, vai vēl kaut kāds, ka mēs viņam dodam rakstus. Tas ir Dieva ziņā, ko Dievs tālāk ar viņu darīs. Tas ir Dieva ziņā, vai viņš tiks fiziski dziedināts. Vai ne? Pat viņa nespēkā Dievs var parādīt savu milzīgi lielo spēku. Un pat tad, ja viņš nedarīs neko, tā kā Pāvils saka, vai ne, es lūdzu to kungu 3 reizes, lai viņš atņemtu to sātanu, kur tas dzenuls, tas dzelonis tā miesā. Ja? Un ja es tev pieteiku man žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Un kāpēc Dievs kādreiz cilvēks notur nespēcīgs līdz pēdējiem brīdim? Kāpēc? Tāpēc, lai tajā nespēkā būtu ļoti spilgta ticība. Ļoti spilgta ticība. Es atceros kādu māsu, tā bija man pirmā draudze, kur es kalpoju kā palīgs mācītājiem Andrejam Šternam. Es atceros kādu māsu, kur nāca, kā viņi varēja uz svētdienu dievkalpojumiem pa nedēļu. Sirsnīga, netik skaidri varbūt runāja, varbūt tāda vienkārša, varbūt kāda vientiesība tur bija, es īsti nezinu. Bet viņi nāca un liekas, kam būtu ar viņu tā interesanti. Un es nezinu, es jau tur nebija vairs vai tā, bet tad, kad es dzirdēju, kas ir bijis viņas bērēs, draudzes jaunieši, pilni klāt, jo viņa ir tik bijusi tik, tas ticības spilgtums viņā uzrādījās tik spēcīgi. Vai ne?
Un Dievam nebija viņa acīm redzot, jāizdara ar viņu tur, nezinu, kāda dziedināšana, vēl kaut kas viņa dzīvē, ka viņa būtu tā kā pēc standartiem. Pasties, tā kā visi citi, pasties, kas ar viņu ir. Bet viņa bija spilgt savā ticībā. Tas, kā viņa staigā ar Jēzu. Un tā kā mums ir jādod evaņģēlijs, neviens cits to nedos. Evaņģēlijam ir jācaurstrāvo tas, ko mēs sakam, tas, kā mēs kalpojam. Tas nozīmē, mums ir jāmācās Dieva vārdu. Tā, un pirmais praktiskais uzdevums tagad pa 2. Kādās jomās gadījumos jums ir bijis jāsludina Jēzus evaņģēlijs, kas savstarpēji konfliktēja tās jomas? Tur ir tāda joma, un te ir Jēzus evaņģēlijs, un tur ir konflikts. Mēģiniet pagriezties viens pret otru, pa 2, pa 3, pateikt, jā, bija vienreiz tāda situācija, un te bija evaņģēlijs, kur vajadzēja teikt, vai kur es teicu, vai kur es nepateicu, jo tur bija konflikts milzīgs, un tas galīgi negāja kopā. Tā, paņemam lūdzu dažas minūtes, parunājam savā starpā, un es gribēšu dzirdēt kādas atbildes no jums, kādas tās situācijas izskatījās. Vienalga, kur tas bija skolā, darbā, mājās, ģimenē. Es drīkstu? Jā, esam. Nu. Mēs runājam par mammu, vai viņa teikusi, es esmu teicis, vai viņas mamma evaņģēlija. Bet vai tu esi teikusi? Nē. Mēs, ka tu neesi, ne? Man vispār nav problēmas, tāpēc, ka es Pauls sāk tikties. Es ļoti patīk visiem, kas stāstīja, tad Pauls, es jau Pauls to nedarīju. Viņam kauns, vai es nezinu, kas. Un man bija tieši tāds lepnums. Bet mammai, ne? Tas man pa mammas tāds ir. Kas, jā. Un tev? Arī droši nevienam mamma. Tādas situācijas ir daudz, domāju. Kad tu negribi, tā kā tu teici, tu negribi, ka otrs jūtās slikti. Ka tev pat kauns ir viņa vietā, ka viņš kaunēsies, kā tas izskatīsies. Ok, paņemsim vienkāršāku situāciju. Jums ir mājas televizors, 2, jā. dators, televizors, bērni kādreiz skatās? Daudz skatās. Vai jums patīk viss, ko viņi skatās? Nē. Vai jūs to sakat viņiem, ko jūs redzat? Jā, bet nevienmēr. Nu, jā. Ka mēs nenofiksējam. Tikko mēs Nenofiksējam. paskatāmies, Vai nu pat, tu pat tā kā domā, ka tas nav tik, tas ir tāds vienkārši, nekas. Bet vienkārši saprot, ka tu gribi izdarīt kaut kādu lietu, vai gribi, un tu saki, To es arī piedzīvoju. Vai ne, ka es redzu, ko bērni redz, vai es dzirdu, ko viņi klausās. Un es zinu, tā, es tagad teikšu, es tagad sagaidu jau, kas nāks atpakaļ, vai ne? Un tā ir vienkārša situācija, ļoti vienkārša. Bet tā ir ģimene. Tā ir ģimenē, bet jautājums, vai es stāvēšu par evaņģēliju, par Dievu vārdu, ko Dievs par to saka, kas tur tiek rādīts, vai es ļaušu tam notikt. pat citreiz esmu perfekcijais, ja es neļaušu, kas būs mans arguments, jo šķietami tu nevari pateikt, ka, tas ir garām. Jā. Tā kā, kas jau tur nebija? Jā. Uz priziņas laika balons. Nē, prikals, ka tavu ģimeni jau tev zina labāk, viņi pateiks, ka tu kaut ko tur šitas Ko tu skaties? Viņš skatās uz šaušanas, man ir tas ir okei. Vienmēr saka, tu. Nē, tas tā, jā. Nē, tas ir ļoti, patiesībā tās situācijas ir ļoti vienkāršas. Jā. Viņas var būt tādas bišķiņ jaudīgākas, un viņas var būt ļoti, ļoti smalkas, niansētas, sīciņas. Dārziņā, būs ķekatas vai mēs zīmējam to un to. Jā. Elijai es pateicu, tā kā būs tas,
mēs piedalāmies pasākumā, bet tad, kad jūs tur darat, viņi paies malā. Tad arī skolotāji pateica, tagad mācēties malā, un likās tik dīvaini bērnam sirds lūst, kad viņai tagad vecāku priekšā vēl pasaka, sēdies malā, bet es tāds, labi. Bet esmu gribējis grupiņā vispār pacelt normāli, ko mēs svinam, kāpēc, kas te notiek, kaut kā tā. Bet, trosim. Ok, paldies, labi. Tā, es lūdzu, mēģiniet nopaļoties 15 sekundes. Tā, 5 sekundes. 3, 2, 1, 0. Halo, mēs beidzam, ja? Tātad jautājums ir šis, vai kāds no jums gribētu līdzdalīt no savas dzīves, kur jums ir bijis šāda veida izaicinājums, un jūs sastapāties ar šo spriedzi? Mēs runājam, teiksim, par tiem, kad teiksim, mūsu pašu dzīvi, tas ir tāda liecība. Mūsu dzīve ir liecība, jā. Teiksim, Jēzu... Nē, jautājums ir... Nē, jautājums nav par Jēzu. Klausies vēlreiz. Jautājums ir, vai tu atceries savā dzīvē kādu reizi, kur tev bija jāpasaka cilvēkam kaut kas gāja pretrunā ar to, ko viņš dara, kad tu stāvēji par evaņģēliju, un tie cilvēki tajā brīdī nestāvēja. Vai tu tajā brīdī viņiem kaut ko teici? Par to ir jautājums. Pilnīgi dabīgi, ja to savu muti... Nē. Klausies. Nē, nav runa par Dievu vārdu. Ir jautājums, vai tev nāk prātā situācija. Ok, kurš grib pateikt kādu situāciju konkrētu? Liecība par Jēzu, tas ir situācija. Nē, es saprotu, bet situācija. Vispirms nosauc situāciju. Kur tas notika? Jā. Lūdzu, kurš varētu? Kurš ir godīgs? Lūdzu. Jā, es man pieteicies. Es vairs nerunātu arī. Bet man arī ir lietas, kur man nepatīk darbā kolēģiem. Kā es teicu, pastāstīt, bet daudzreiz, es izaicināju, es zinu, ka tas dabūšu pa kaklu līdās. Bet bija vienā tā, man patīk strādāt, un es strādāju, Es kā vienturnieks sēžu savā vannas istabā un dzirdu garām tādā telpai gāja sievieti no Kanadās. Un gāja garām, tad manēja, kad čaļi kolēģi ņēma tā priekšā, domāju, balās, es tad nevaru pastāvēt vairāk, man taču jāfrīzē. Es tur veči, es atšķiet strādājuši, man redzēt, un es jau zināju, ka es nedrīkstu teikt. Kā es pateicu par Dievu, par apstāstu, nezinu tieši, ko es teicu. Tā man bija pa visiem spāņiem visu, un man nolika kārtīgi, es zinu, es izaicināju, bet lietas kaut ko jāsaka, lai cilvēki nenoliek tik zemi. Jā. Paldies. Paldies. Padomā liecība, ja es biju pilnīgi aizliet. Man direktori teica, ka liecināt, pilnīgi aizliet, un māsu skoļies, vai iešana baznīcā draudu kriminālu atbildību. Tā viņai pateica, vai iešana padomu laiku. Un ko tu darīji? Ko es varu, ja nē, tad nē, bet kad sāk noda, tad jā, jo varēja doši iet. Paldies. Tur Brežņeva laiks tad bija, un tad kategorija... Nē, es sapratu principu, jā, es domāju situāciju, jā. Situācija tā, tad vispār aizlieks. Es sapratu, labi. Tad ir cietumā. Paldies, jā, labi. Tu atceries to pastabu. Atceros, jā, bet tā nav taisnība. Tie ir meli. Jo ir cilvēki, kas gāja baznīcā, un viņi netika likt cietumā. Tas bija tikai spiediens. Es zinu, Ringold, jā. Es pats padomu laikos uzaugu, un es pats gāju baznīcā padomu laikos. Tas ir krimināli. Nē, tas nebija. Baznīcā iešana, tā bija baidīšana, jā. Tā man pateica, jā. Jā. Daudz, jā. Jā. Es esmu dzirdējis šo stāstu, ka ir cilvēks, kuriem iestāstīja, viņi tam noticēja, un es tai pašā laikā zinu ļoti daudz cilvēks,
kas gāja neskatoties uz to. Tā kā, bet es sapratu tev, bija tāds laiks. Paldies. Kāda situācija vēl? Kamēr jūs domājat, es izstāstīšu vienu nesen arī, kas man bija. Dēls man nesen saka, paklau ekskursiju no skolas, un kuru brauks? Uz Bausku brauks. Nu, labi. Vēl uz 2 dienām un tā. Nu, labi, lai brauc. Un tai dienā vai nākošā kaut kā uzzinu, ka Bauskā pilī milzīgās, viss šitās Halovīna, visas izstādes, ņemšanās, svinēšanas. Es dēlam saku vakarā vai kā, es saku, paklausies, tu zini, kas tur ir, jūs vedīs uz turienu varbūt tās. Es saku, tu noskaidro pie skolotājs, un ja kas, tad tu pasaka, ka tu nebrauks tur. Un viņš ņem to drosmi, ar skolotāju runāju, skolotāju viņam teica, es jūs uz tādām lietām nevestu. Domāju, forši. Un viņi aizpildīja tur citas lietas, viņiem aktivitātes bija ļoti interesanti, viņš teica, bet tur viņi nebija bijuši. Nu, tā kā ļoti it kā maza lieta, vai ne, bet tomēr arī pietiekoši skolniekam vajag drosmi, lai pajautātu skolotājai, vai tur būs kaut kas tāds un spētu pateikt, ka tu to nedarīsi, vai ne? Nu, tā kā, jā, lūdzu, vēl kāds no jums. Viņš kaut ko negribēja uz skolu iet vai uz treniņu, un viņš teica, es samalošu, ka es biju slims vai kaut ko tādu. Un es teicu, ka pieklē, teicu, ka nepēc nav grēks. Un paldies Dievam, viņš pārdomāja, nākošā rītā viņš gāja, lai gan kā jau negribējās. Ļoti negribējās. Jā. Nu, vēl jau var arī neiet, bet pateikt patiesību. Jā. Ok, labi, paldies. Redziet, cik tāda maza lieta it kā. Tu varēji noklusēt, bet tu pateici, un tas varbūt viņam ielikt vienu stūrakmeni viņa tālākai dzīvei. Tas ir tik svarīgi. Es pateicos arī, es domāju, ka Dievs runāja. Jā. Jo viņš vakar izgulēja no rīta. Redzi, paldies. Paldies tev. Vēl kāds? Man 2 varianti ir. Par televizoru skatīšanos, ka bērni uzstādas kaut kādas video, un tad tu it kā pausies ik pa laikam, kas tur notiek, tu paskaties, kādreiz ir ok, kādreiz nav ok, kādreiz pats īsti nesaproti, tas ir vai tas nav kaut kas, un tad tu nesaki citreiz, jo tev iedara kādas lietas, vai tu saproti, ka tev būs jāsāk argumentēt, un tu varbūt pat citreiz īsti nezini, ko argumentēt tieši par tādiem video, jo tur ir kā tāda nav. Tā ir viena lieta. Otra lieta, sievas māma bija atbraukusi ciemos, un es dzirdu, kad viņi ļoti daudz skatās televizoru, kad viņi atbrauc. Un savā istabā. Un es dzirdu, ka viņš tur tāds, klusām ieskrien mazajā istabā. Man jau tāda sajūta ir, kad ko viņi tur skatās. Jo sievas māte zina, bišķiņi tā kā man tom gājienu. Man jau liekas, ka tur kaut kas nav līdz galam, es domāju, tad man nav kaut kas jāizdara. Es kaut ko izdaru, es saprotu, tagad man jāiet paskatīties. Viņi tur skatās Harry Potter. Un es jau pirms tam biju teicis Elierai un Grietai, ka tos mēs nesīsimies. Un tā viņus, protams, pakluso ar Olmi, vai jo Olmi pieaudzis cilvēks, un jau viņu stāstīt jau mēs. Bet toreiz es tā bišķiņ neadekvāti paaugstinātā variantā visu to risinājumu, bet es kā teikt, es nokliecos. Es pateicu, ka tā nebūs. Ok. Gais pilnīgi sakustējās. Tur bija skaļi, jā. Labi, neiesim detaļās par toņiem. Paldies. Sieviešu kolektīvā strādāju, un tur visu kaut ko dzirdēt. Un bija katrā reizē, kad bija pauze, meitenes apsēžās pie galda un runā par to, kas nav atnākusi. Un katrā pauzē tas tā ir bijis, un runā, un viņi man saka, ko tu klusē? Kāpēc tu neko nesaki darīt? Un es saku, es sēžu malā un novēroju jūs. Jūs uzvedaties un esat liekuļi. Un kā tu tā runāt? Es saku tikai tāpēc, ka tas cilvēks, kurš nav klāt, jūs par viņu runājat, viņi tikko, viņi ir atnākusi, un es saku, par tevi tikko apstried meiteni. Tā brīdi runāsim. Jā, un
viens, viss, un tad es saku, Bībelē ir teikts, ka neaprunā citu. Tu no tā viedokļa? Es saku, jā, es saku no tā paša. Un no tā laika vispār, ka tad, kad es sēdēju pie galda, nekad nevienu neaprunāju, nekad izmainījās situācija, pilnīgi pa 180 grādiem. Tā ir taisnība. Jāsakās, tiešām gribas, ka es vienu pati un kolektīvs liels ir, bet nekad manā priekšā vairs nebija runās. Jā, tā ir taisnība. Tāda pozīcijas ieņemšana patiesībā var izmainīt arī to apkārtni. Jā. Paldies. Vēl kāds? Tad ejam tālāk. Nākošais solis, un tad sasaistīsim šīs tēmas kopā. Tā nākošā tā kā apakštēma ir, ka Bībele rāda, ka cilvēku attiecībās un komunikācijā ir hierarhiska autoritāte. Mums var patikt vai nepatikt tas, bet tas tā ir. Gribu to nevis mēģināt jums iestāstīt, bet gribu parādīt, ko Bībele par to saka. Piemēram, 1. Mūzes grāmata 22. nodaļa, vienkārši stāsts ļoti jaudīgā veidā, autoritāte atklājās. Dievs saka Abrahamam, ka viņam jāiet upurēt savus dēls ir. Un tur nav apspriešana, tur nav jautājums paklaut, tu to gribi vai negribi, vai ne? Abrahams to dara, viņš uzņemas atbildību, paklausīt Dievam, viņš ir tēvs, un viņam ir dēls, un viņš iet viņu upurēt. Un tur Dievs, kā mēs zinām, iejaucās, un Dievs novērtē viņu paklausību. Bet ļoti spēcīgi parādās tā, ka tur ir autoritāte. Jeremijas 36. nodaļa, viens piemērs par pravieti un ķēniņu. No vienas puses ķēniņš ir valdnieks valstī. Tajā situācijā tur bija Jojakims un tur Bābele nāk un draud, protams, visu pārņemt, un Jeremijas sludina, viņš uz Nebukadnecars nāks, pakļaus, viss te būs problēmas, un viņš negrib klausīt, tas ķēniņš. Un tur vēl citi, kas tā kā Jeremijas pusē, citi atkal ar ķēniņu kopā vispār neieklausās, par ko tiek runāts, un tās nodaļas, tur vēl saplēš, kādas tās lapus tur izgriež, saplēš, un vienalga Dievs, vai ne, Dieva vārds ir spēcīgs, tas vārds tiek vēlreiz uzrakstīts, un vēl vairāk tur rakstīts, tik pierakstīts klāt, un tiek pasludināts sots Jojakimam, un arī tiem kalpiem, kas negribēja klausīt. Un galā, kurš tad pēdējais saka pēdējo vārdu? Tas nav ķēniņš, tas ir pravietis, kurš Dievu pārstāv tajā brīdī. Un līdz ar to tādas divas liels jomas. Tas pirmais, ko mēs redzam, ir, ka hierarhiska autoritāte kristiešu vidū strādā veidā, kur Jēzus Dievs un viņa vārds ir viss centrā. Neatkarīgi ne no kā cita. Vai vecums, vai dzimums, vai vēl kaut kas. Autoritāte, kurā Dievs ir centrā. Un daži piemēri. 1. Samuela grāmata 3. nodaļa atklāja, kā Dievs bija izraudzījis jau Samuelu. Un tad ir rakstīts tā, un viss Izraels no Danas līdz Bēršebai atzina, ka Samuels ir tā kungu uzticīgais pravietis, un tas kungs arī vēl turpmāk atklājās Šīlo pilsētā, jo tas kungs tur atklājās Samuelam caur savu vārdu. Un tauta viņam klausīja, tāpēc, ka viņi redzēja Dievs caur šo cilvēku runā. Efeziešiem 5:22, un esiet paklausīgi citam Kristus bijībā. Burtiski pakļaujieties citam Kristus bijībā. Un tur tālāk vēl ir runa par sievas saviem vīriem, bet patiesībā tas ir no 22. panta, bet 21. pants jau saka cits citam, liekot par autoritāti Kristu. Un tātad mums ir jāskatās, ko Kristus saka tajā situācijā. Un izejot no tā, mēs ar to, ko mēs sakam, uz ko mēs skubinam savu dzīves draugu, mēs balstamies uz to, mēs sakam, jā, bet Dievs grib, ka mēs šādi daram. Dieva vārds māca tā. Tas nav tāpēc, ka es te esmu boss ģimenē vai vēl kaut kas, bet tāpēc, ka Dievs to saka. Tāpat 1. Timotejam 4:12. Neviens, lai nenicina tavu jaunumu, bet top tu par paraugu ticīgajiem vārdos un dzīvēm, mīlestībā, ticībā un šķīstībā. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs viņam ir uzticējis kalpošanu. Dievs ir uzticējis. Tātad centrā ir Dievs. Tā ir tā pirmā lieta. Otrā lieta,
attiecībās ir jāparādās arī vispār pieņemtām uzvedības normām. Nu, piemēram, saglabājas vecāku lomu 2. mūzes 20.12. Tas ir bauslis, un ne, ka vajag godāt savu tēvu māti. Tas tiek atkārtots jaunajā derībā. Tātad tas nemainās. Tas nemainās. Tāpat arī 4. mūzes grāmata, tas numeri 4. mūzes 12.14, un tas kungs atbildēja Mozum, kad viņas tēv... Un tur ir tā situācija, kur Mirjam ar Āronu sacēlās pret Mozu, un tad Dievs soda Mirjam ar to spitālību, un Mozes vēlās, lai Dievs apžēlojas par viņu, un tā ir Dieva atbilde Mozum. Kad viņas tēvs spļaudams, viņas vaigā būtu spļāvis, vai tad tā nekaunētos 7 dienas. Lietas to ieslodzīs 7 dienas ārpus nometnes, pēc tam to atkal pieņemiet. Man tā rakstvieta, protams, liekas ļoti dīvaini, es nezinu to kultūras kontekstu. Acīm redzot, es nezinu, tēvs, ja viņš bija stipri neapmierināts to, ko meita izdarīja, tas bija kaut, te tas tā tiek pieminēts kā tāds ganīs ieradums. Viņš pateica, iespļāva viņai, un viņa saprata tajā brīdī, es esmu pāršāvus par strīpu. Un tur ir teikts, 7 dienas viņa kaunējās. Un tas bija visiem zināms, acīm redzam, tam laikā. Vienkārši Dievs to pasaka Mozum. Lai mēs šodien uz spļaušanu skatāmies citādi. Vispār mēs nedrīkstam ielasīt savu sapratni par lietām 1000 gadu ilgā vēsturē, vai ne? Tas tā nedrīkst notikt. Vārdi arī maina savas nozīmes un dažādas parašas, un tāpēc tas, kā mēs šodien... Cik piekopi šodien? Ko tad? Okultismā. Okultismā. Jā. Nu, bet šajā gadījumā nav runa par okultismu, iet runa par savas meitas apsaukšanu. Nu jā, bet lai apsauktu savu meitu, kur ir acīm redzot rīkojusies nepareizi. Un ko tas parāda, ne jau, ka mums būtu šodien jāsāk spļaut, vai ka tas būtu pareizi, bet tas parāda tās attiecības, kad tēvs pateica, tu rīkojies nepareizi. Es gribu tikai to akcentēt, neko citu šobrīd. Romiešiem 1. nodaļa 30. pants rāda, kas ir grēka problēma. Viena no tām ir, ka cilvēki ir vecākiem nepaklausīgi. Tā ir jaunā derība. Tātad tas nozīmē, ka tikai tāpēc, ka viņi ir tavi vecāki, viņiem ir jāklausa. 1. Timotejam 1.9 arī tiek minēts problēmas. Bauslība nav dota taisnam, bet, un tad tur ir vairākas lietas uzskaitīts. Un viens no uzskaitītiem ir tēva un mātes slepkavām. Jā. Tātad ir... to vārdu gan vēl tulkot arī sitējiem, kas sit, vai viņš burtiski nosit vai sit. Jebkurā gadījumā saceļās pret vecākiem fiziski. Tātad, acīm redzot, tajā kultūras kontekstā, tas bija daudz izplatītāks varbūt nekā šodien, kaut arī šodien arī tā notiek par nožēlu, vai ne? Nu. Tad tie panti par to, ka tev ir jāpadā tēvs un māte un ka bērniem jāklausās. Jā, tas ir domāts, kaut kāds maziem bērniem, vai pilngadībai, vai tas ir domāts tā kā, visu mūžu garumā. Cienīt un mīlēt, tas ir skaidrs, bet paklausība vecākiem, labi, es ar savu jautāšanu sākšu interesēt, vienkārši atbildu. Jā, tas ir tāds plašāks jautājums. Pirmkārt, mums ir jāatcerās, ka Bībele nerunā par ģimeni, viņa runā par saimi. Saime senajā pasaulē tātad bija daudz kas vairāk par vienu precētu ģimeni, tur bija arī vēl citi tuvinieki klāt, vecvecāki vai neprecēti brāļi māsas, un tur varēja būt vairāk tie cilvēki. Saimē, jā, patriarchāta laiks, kāds bija, ko Bībele atspoguļo, vairāk vai mazāk tur bija viens tas vectēvs vai tēvs, tas galvenais. Tā pašā laikā Bībele ir pret patriarchātu, kā es redzu, vismaz jaunā derība, ka es redzu. Un tas nozīmē, ka nav jautājums tik daudz, kad Dievs saka, ka ir jāizbeidz šī kārtība, kur vīrs ir sievas galva vai kaut kas tāds, bet viņi nedrīkst tikt izmantot kā varas struktūra. Kā varas struktūra, kas patiesībā gan senajā, gan šodienas pasaulē joprojām atsevišķās sabiedrībās tiek izmantot kā varas struktūra, un tas ir nepareizi. Un tas nāk pie tā jautājuma, cik ilgi tad paklausīt.
vai ne? Un ja tu esi uzaudzis tādā un piedzimis sabiedrībā, kur tā ir tā struktūra, vai ne? Tas spēcīgais patriarchāts un tas viens tēvs vai tā cilts mamma vai vēl kaut kas, vai ne? Tad cik ilgi tas tā notiek? Un es tev piekrītu diezgan burtiski tam, ko tu saki, tas cieņu un gods tu parādi visu mūžu. Tas nebeidzās nekad. Tas, kurā brīdī atsevišķos jautājumos tu saki paldies par to, ko tu teici, bet es darīšu citādi, tas ir atkarīgs no jautājuma. Piemēram, ja attīstās tehnoloģijas, ja attīstās dažādu konstrukciju materiālu pieejamību, ja? Un tēvs saka, zini ko, nu te jau labāk varētu ar šitādu to masu, vai ne? Un tu saki, paklau, bet šodien depo var nopirkt tādu masu, tādu ķiti, ka mēs te aizsmērisim, nekāds mitrums iekšā nenāks, vai ne? Saprotu, ko es gribu pateikt, kad ir kaut kādas lietas, kur to var apspriest un tu var nepiekrist. Jautājums, par ko ir runa. Tāpatās, ja tas jautājums ir saistīts ar tavu tiešo atbildību, ar taviem bērniem, vai ne? Kurus neaudzina tavu vecāki, bet tu viņus audzini. Vai ne? Cik tālu tu vari ļaut ietekmēt tam, ko viņi saka, par to, ko viņi iesaka, kā audzināt. Atkal, Dieva vārds ir galvenā autoritāte. Un tu vērtē pēc Dieva vārdu, jo ir tādi vecāki, vecvecāki, kuriem Dievs nav autoritāte. Un viņi izteiks tādas padomas, kur tu saproti, tu vienkārši nevar piekrist. Tā kā es domāju, tas ir jāskat tādā kontekstā cieņa un tas ir tā jāparāda visu laiku, es domāju. Tas ir cits jautājums. Nu jā. Tā, bet vēl drusciņi. 1. Timotejam 5, 1, 2. Vecāku vīri nerāj, bet pamāc laipni kā tēvu. Jaunākus kā brāļus, vecākas sievas kā mātes, jaunākas kā māsas visā šķīstībā. Ļoti vienkāršas lietas. Vai ne? Tā kā mēs varam draudze runāt ar visiem dzimumiem. Vai ne? Mēs neesam tāda veida uzņēmumi vai tāda veida skolas, kurās saka, tikai te vīrieši, tikai sievietes un tā. Nav tā, draudze, bet ir ļoti konkrēti jautājums, vai tu pie tā pieturies, vai ne? Tad, kad tu runā ar pretējo dzimumu, vai tu pieturies pie tā, tad, kad tu runā ar kādu, kurš ir vecāks pie tevis, par tevi, vai tu pieturies pie tā. Nu, tie ir tie galvenie kritēriji. 1. Pētera 5.5. Tāpat jaunākie esiet paklausīgi vecākajiem. Tur gan konteksts arī tas nozīmētu tā kā vecākie, kas ir vecāji draudzē, jebkurā gadījumā vecāki gados, bet viss citam padod, mēs apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Un Pēters piemin ļoti vienkārši saprotam lietu – jaunums un vecums. Un tad ir jautājums, kā mēs to izdzīvojam savā dzīvē. Pat tad, kad cilvēks, kurš ir gados, redz lietas citādāk, komunicē lietas lēnāk vai vēl kaut kā, un tas jaunais ir gatavs, visi ir šitā, vai ne? Jautājums, kā mēs joprojām varam parādīt cieņu, pazemību tajās attiecībās. Cits raksturvietas tikai piemēri, vai ne? Paklausība vecākiem, sievas vīriem, kalpu kungiem, valsts pilsoņi, valsts valdībai un tā. Un tad ir jautājums, kāpēc hierarhija? Vai hierarhija ir palieks no grēka sekām? Jo tad, kad mēs skatāmies Dievu dotās pavēles ēdenes dārzā, Dievs teica cilvēkiem, un grēkā krišana vēl nebija notikusi, augļojieties un vairojieties. Vai ne? Piepildiet pasauli, pārvaldiet to, valdiet par visu to pasauli. Tad viss, ko Dievs teica tajā brīdī, pilnīgi ne ar kādu gramiņu, nekādā veidā nebija saistīts ar citu cilvēku ļaunprātīgu izmantošanu, ar citu cilvēku pakļaušanu. Mēs pat nestādamies priekšā, kādā veidā pārvaldīt šo pasauli, neizmantojot citus un nepasakot, es esmu priekšnieks, es esmu boss, es varu atļauties sev šitādu dzīvesveidu, tu nē, tu tur dzīvo alā, vai ne? Tu tur neesi ar tādu izglītību. Mēs nestādamies priekšā, kā tas ir, jo tas ir tas, ko Dievs saka ēdenes dārzā. Pārvaldiet,
Piepildiet un pārvaldiet, kāda būtu sabiedrība, kādai viņai būtu jābūt, lai viņi neapspiest viens otru un ar visu vienkārši sekmīgi tik galā. Mēs nestādamies priekš. Mēs nedaudz redzam to pie ķēņa cilvēkiem, ka daudz no apkārtniem pilsētām nāk skaties, kā tie kalpi izpilot, kā viņam notiek sadarbība, viņi par to brīnījās. Viņi brīnījās, jā, viņi brīnījās, tur bija kaut kas nedaudz no tā bija, kaut gan tikko Rehabjāms nāk pie varas, tad mēs uzzinām, par kādu cenu tas bija. Milzīgie nodokļi, kas bija tautā. Un tauta nāca pie Rehabjām, Rehabjāms ir Salamana dēls, vai ne? Un viņi teica, paklau, atvieglo mums. Tas bija par diezgan dārgu cenu. Kaut gan pašai te pilī viss tas ir, jā, kalpi un viss, viņi ļoti tik tādā līmenī tas viss bija, kad nekur cilvēks neko tādu nebija redzējuši. Un tad ir tas jautājums, kalpi. Un tomēr. Bet tas ir tajā attiecību ziņā, tajā ko tas maksāja, tīri fiziski materiāli, tas nebija viegli tautai. Bet jebkurā gadījumā tātad mums ir tas jautājums jāpaceļ, jāmēģina saprast, vai šodien tas, kas notiek, viennozīmīgi tikai un vienīgi grēku sakas, un vai mums tāpēc vajadzētu atteikties no jebkādiem vadītājiem, hierarhiskas struktūras un pārvaldes mehānismiem, vai arī tā ir daļa no tā, kā šajā pasaulē dzīvot. Piemēram, drusciņi blakus tēma, bet tas parāda to, piemēram, ja cilvēki ir krituši grēkā, tad mums ir vajadzīgs apģērbs. Vai mēs sakam, mēs tagad esam nākuši pie Jēzus, apģērbs vairs nav vajadzīgs, ja? Līdzīgi, mēs esam krituši grēkā. Ir tā hierarhiskā pārvaldes sistēma, kur mēs esam iemantojuši ar visu to, kas ir noticis. Vai tāpēc mēs teiksim, tā vispār vairs nav vajadzīga? Jautājums, ko Bībele saka, un nolasītās rakstvietas rāda, viņai ir jābūt. Viņai ir jābūt. Un mans tāds apgalvojums ir tāds, ka hierarhiskā autoritātes struktūrā mums ir iespēja parādīt evaņģēliju pārveidošo spēku, kad mēs cilvēkiem parādām labu paklausību. Nevis tāpēc, ka tie, kam mēs paklausām, ir to pelnījuši ar savu morālo stāju, bet pat tad, kad viņi to nav pelnījuši. Mēs parādām evaņģēliju spēku. Mēs parādām, ka mēs varam būt pazemīgi, mēs parādām, ka mēs varam būt labi strādnieki tajā situācijā, ka mēs varam mīlēt tos cilvēkus, ka mēs visu darām nevis kā priekšniekam, bet kā tam kungam. Kā tam kungam. Mēs visam tam, kas notiek, mēs neesam aicināti to sistēmu iznīcināt, bet mēs esam cauri to sistēmu aicināti skatīties uz kungu un atspoguļot kungu. Un tas ir tas, kā mums tas ir jādara. Jā, tāpat kaut vai 1. Pētera 3. nodaļa, Pēters raksta, viņš saka sievām, nesludiniet ar vārdiem, bet ar savu dzīvi. Tu atspoguļo Kristu, tava dzīve atspoguļo Kristu, un tu tai sistēmai, ja tā var teikt, tiec cauri ar to, ka tu Kristu rādi savam vīram, vai ne? Un tāpat tās, Pētera vēstule, 1. vēstule, kur rakstīts ir, nevis Pētera 1., bet 1. Pētera vēstule. Bet kur ir rakstīts, kad tad, ja jūs nomelnopat, ka jūs ar savu dzīvi parādat, ka tā nav patiesība, ko par jums tur runā kaut kāds melus. Ja? Tātad mums ir aicinājums būt iekšā tajā un uzrādīt Kristu. 2 rakstvietas šajā sakarā. 1. Timotejam 6. nodaļa, 1.5 panti. Visiem, kas ir verga apakšjūgu, būs turēt savus kungus par visu godu cienīgiem, lai Dieva vārds un mācība netiktu zaimoti. Redzat? Tas nav jautājums vienkārši turiet tos kungus par visu godu cienīgiem, lai kādu dienu viņiem pastāstītu par Jēzu, vai arī, lai viņi kļūtu jūtīgi pret Jēzu. Ne, patiesībā tu var novest līdz tam, ka viņi zaimo. Bet tiem, kam ir ticīgi kunga, nebūs nicināt viņus tāpēc, ka tie ir brāļi, bet jo vairāk viņiem kalpot, jo tie, kur labā viņi darbojas, ir ticīgi un mīlami. To tu māci un uz to skubini.
Ja kāds māca ko citu un nepiegriežas mūsu kunga Jēzus Kristus veselīgajiem vārdiem un dievbības mācībai, redz, tā ir tā galvenā atslēga. Jēzus mācība, tas nozīmē, Kristum ir jātiek parādītam. Tas ir uzpūties un nezina neniek, bet slimo ar prātošums un ķildošanās sērgu, no kā ceļas skaudība, ķilda, zaimi, ļaunas aizdomas, prātā sajukuši un patiesību zaudējuši cilvēku naidošanās, tādu, kas ar dievbību cer iegūt peļņu. Tātad nevis iegūt labumu tajā struktūrā ar to, kā tu sities cauri, ja? Es esmu kristietis un es šitā izsitīšos. Nē, tu esi kristietis un pat tad, ja tev nenovērtē, tu rādi Kristu un tu rādi evaņģēliju. Otrā rakstvieta, tas ir par sievietēm. Tāpat sievas esiet paklausīgi saviem vīriem, lai arī, ja arī kādi neklaus vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tikt iegūt redzēdam, jūs dievbīgo skaidro dzīvi. Jūs rot, lai nav āršķirīgs matu pirmums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties, bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Tas ir Dievam dārgs. 3. pants, tas nenozīmē, ka tu nedrīkst nemaz pucēties, bet tas nozīmē, ka tavs skaistums nav tajā, ka tu lieto kosmētiku. Sapratāt man? Tavs skaistums ir tajā, ko tavs sirds parāda. Jūs ideja sapratāt akcentu, ja? Šeit tas nav teikts, ka tu nemaz to nedrīksti, bet jautājums ir, ar ko tu redzi, ka tu sevi rotā. Tas ir tas lielākais akcents. Vai ne? Jo tā arī citkārt graznojās svētās sievas, kuras cerēja uz Dievu, būdams paklausīgas saviem vīriem. Kā Sāra bija paklausīga Abrahamam, saukdam viņu par kungu, par viņas meitām, jūs esat kļuvušas, kad jūs darāt labu un nebīstaties ne no kādiem draudiem. Kāpēc nebīstaties? Tāpēc, ka jūs kungam esat pieķērušās, vai ne? Tātad, un šajā gadījumā tas izsakās caur paklausību, pakļaušanos savam vīram. Un savienojot šīs abas tēmas kopā, tā hierarhiskās autoritātes iznīcināšana, kas šobrīd sabiedrībā tiek darīta, tādā drusciņa slēptā veidā, bet viņi tiek darīti, tā izveidos sabiedrību, kurā nevis nav vairs nekāda hierarhija, bet ir pretēja autoritāte Bībelei. Vairs nav absolūtas patiesības, kurā tu vari sludināt šo ekskluzīvo evaņģēliju par Jēzu Kristu. Un problēmas vairs nedrīkst risināt ar Bībeli, bet it kā bez tās hierarhijas modeļa, kurā, kas tad nāk vietā, tā grēcīgā visatļautība un visas tās atžgārnības nāk vietā. Un nevis Dieva atklāsme tiek uzlūkot par vērtību, kas prasa grēku nožēlu, atgriešanos no grēkiem un ticību Jēzum, bet tāda paštaisnība un cilvēka paša gudrība tiek uzlūkot kā vērtība. Nevis Dieva atklāsme ir vērtība, bet cilvēka gudrība, lai kāda viņa būtu, liela vai maza. Un tas ir laikmets, kurā mēs dzīvojam. Un kaut vai nenoniecinot arī labas atklājumus, ko psihologi izdara un izpēta, ņemot vērā daļu no viņiem ar viņu pārliecībām, ja? Kad daļa no viņiem vienkārši uzskata, ka cilvēks ir cēlies no dzīvnieku kārtas. Tad tā ir arī viņa psiholoģija, ko viņš domā par cilvēku uzvedību, ja? Un kā to labot, ja viņš ir viens no dzīvniekiem, tikai advancētāks. Ja? Un tā tālāk. Ja? Mēs neesam no tā pasargāti, ja mēs paļaujamies tikai un vienīgi uz bezdievīgiem ieteikumiem. Bet šodienas pasaule ir pilna ar to, ka cilvēki grib dzirdēt cilvēkus, nevis Dievu. Un viņi saka, kā mēs varam zināt, ka tas ir no Dieva? Kā tu vari zināt, ka tas nav no Dieva? Un netiek uzlūkots, kā lai pasaka, paskatās uz vienu grāmatu, kur ir sarakstījis cilvēks, paskatās uz Bībeli, par kuru saka, ka to ir sarakstījis cilvēks. Un viņi saka, šitam mēs ticam, bet šitam mēs neticam. Tur ir neloģika, ļoti liela neloģika.
jo to argumentu viņi nebalsta uz 2 grāmatām. Argumentu viņa balsta uz, viņa saka, mēs neticam, ka Dievs ir. Un ja tas ir viss, un šitā ir patiesībā tāda ieejas pozīcija sarunai, mēs varam teikt, labi, tu netici, ka ir Dievs, es tev nevaru viņu pierādīt. Bet vai tieši tāpat, ka tu esi gatavs bijis rēķināties ar tiem faktiem, ko tu izlasi šajā grāmatā, vai tu varētu apskatīt to, kas ir izrakstīts, jo tas ir faktuāls materiāls, tas ir uzrakstīts. Tas ir uzrakstīts, vai tu esi gatavs vismaz iepazīties un izvērtēt šo materiālu. Un tur ir tā neloģika, ka cilvēki neredz, ka viņi noliedz ar vienu roku, viņi paņem to pašu, vai ne, principiāli sakot, te ir kaut kas, ko es pieņemu, un te ir kaut kas, ko es nepieņemu. Patiesībā tas nav loģiski, ja tu pieņem materiālu šeit, kurš ir uzrakstīts, uz kuru tu balsties, vienalga, vai viņš nāk no 19. vai 20. 21. gadsimta. Šeit arī ir materiāls, vismaz iepazīsti materiālu. Vai ne? Jo mēs nevaram cilvēkam iestāstīt Dievu, piespiest viņam ticēt Dievam vai pierādīt kaut kādā veidā. Bet materiāli to var iepazīt. Un tur ir problēma. Un par to mēs varam runāt. Par to mēs varam runāt. Vai tu esi gatavs ar materiālu rēķināties? Ir kāds cilvēks, kanādietis, cik es saprotu, vēl dzīvs, viņš ir tādu interesantu domu izteicis. Viņš gan nav ticīgs, man šķiet, bet viņš ir teicis tā, neregulēta sāncensība ir naiva metafora anarhijai. Neregulēta sāncensība ir naiva metafora anarhijai. Un tas ir kaut kas līdzīgs, ko Klaivs Stepos Luis saka par morālām vērtībām, kuras vienādi tiek atļautas pārstāvēt sabiedriskā un individuālā līmenī. Un Klaivs Stepos Luis, viņa doma ir sekojoša. Ja tu esi viens pats un savās mājās, un tu negribi atzīt šīs vai tās morālas vērtības, tā ir tava personīgā darīšana. Bet lūdzu, sabiedriskā līmenī, valsts līmenī, neatkāpsimies no morālas vērtībām. Tieši tāpat kā individuālā līmenī cilvēki atkāpjas no morālas vērtībām. Jo ja šī atkāpe, kas tiek pieļauta individuālā līmenī, ja to sāk pieļaut sabiedriskā līmenī, tad sabiedrība vienkārši pašiznīcinās. Caur ar viņu ir. Vai ne? Saprotat tā doma, ja? Individuāli mēs varam teikt nemelo vai nezodz, un tāpēc, ka viņš to izdara, slikti. Ko tagad, ja? Bet sabiedriskā līmenī pateikt, tas bija ok, ka viņš meloja individuāli. Tas ir ok, ka mēs visu sabiedrību tagad melosim. Cilvēks pārkāp laulību individuāli. Cilvēki, tas nebija labi. Bet ja mēs padaram par normu, ka viss var pārkāpt laulību, saprotiet, tas, ko cilvēks, no kā viņš atkāpjas individuāli, tas ir viens. Bet tāpēc to nedrīkst padarīt sabiedrībā par normu. Tas pats attiecas uz homoseksuāļiem. Viens ir tā, viņa individuāla izvēle. Nepadarīsim to par normu visiem. Vēl kaut kāds, jebkuru lietu, ko mēs nosaukt no kā cilvēki individuāli ir gatavi atteikties. Ja mēs to padaram visiem par normu, tas iznīcina to visu. Un tas ir varbūt citiem vārdiem, kā es ielasu arī šeit, vai ne, kad ja tā neregulētā sāncensība, vai ne, kad tie, kas ir par morāles vērtībām un tie, kas ir pret zināmām morāles vērtībām, ja viņiem ir jāsāk sacensties savā starpā, kurš tad uzvarēs? Šoreiz uzvarēs tie, kas saka, kad, es nezinu, vajag bērniem skolā vai bērndārzā mācīt, vai ne, to genderismu uzskats vai nevajag, un tad citi teiks, ne, to vajag, citi teiks, ka nevajag. Kurš uzvarēs? Kurš būs skaļāks? Kuram būs lielāka kaut kāda ietekme kaut kādos lobijos? Un neregulēta sāncensība ir naiva metafora anarhijai. Tas jau ir ceļš uz anarhiju. Tas jau ir ceļš uz milzīgu sabiedrības destrukciju, ja nav nostāšanās par vērtībām.
Ja? Un tad jautājums ir, hierarhiski, Bībele rāda, kas ir kas, no kā kas nāk. Mums ir evaņģēlijs, mums ir dievišķā patiesība. Ko mēs ar to darīsim? Viens ir individuāli runāt, mēģināt pārliecināt. Mēs nevaram ar varu. Un otrs ir sabiedrība, kur mūsu klusēšana patiesībā ir noziegums, jau vai ne? Un es nesaku, ka mēs visu varam atrisināt. Mēs nevaram visu atrisināt, bet mēs nevaram vienkārši teikt, lai viņi dara, ko grib. Un nepārprotiet mani, es tagad neaicinu uz kaut kādu politisku aktīvu rīcību un ejiet politikā, kļūstiet par šo vai to. Bet tas, ko es gribu pateikt, ir, ka mūsu tā ne tikai, es gribētu lietot, mūsu izvēle tiešām novērtēt, evaņģēlijs ir risinājums, evaņģēlijs ir spēks. Par to mums ir jārunā. Par to ir jārunā ar bērniem saviem, par to ir jārunā savās darbvietās, par to ir jārunā. Mēs nevaram vienkārši klusēt, vai ne? Kamēr vēl ļauj. Tieši. Brīdis, kad mums arī neļaus to teikt, jo kādu mēs aizskarsim ar tādu vārdu. Jā, kāds iesūdzēs mūsu tiesā. Manas emocijas, tikai skats tā. Savu labo un slikto hierarhijas pieredzi pārunāsim. Kā evaņģēlija pārstāvēšana palīdz jums ievērot vai būt svētījušiem savā hierarhiskajā kontekstā? Tad mums katram ir savs kaut kāds hierarhisks konteksts. Tas var būt draudzē, arī ir vadītāji, ir mācītājs, jā. Tas var būt mājās, tas var būt darba vietā, tas var būt sabiedrībā. Mums ir kaut kāds hierarhisks konteksts kaut kur. Jautājums tātad, kā evaņģēlija pārstāvēšana, tas, ka es esmu par evaņģēliju, ka evaņģēlijs man ir dārgs, kā tas palīdz ievērot un svētīt tos, ar kuriem kopā es esmu tajā kontekstā. Vai nu tos, kas ir priekšnieki pār mani, vai par kuriem es esmu priekšnieks, kā tas palīdz viņus svētīt.